Čau! Ir 295. diena, un es jums parādīšu vienu kāršu triku. Vienu ašo kāršu triku. Tā panāca jau bišķi tuvāk. Es vēlos, lai tu pieskaries kādai kārtī. Lūdzu, jā. Jebkurai jāizvēlas, jā. Ņem. Ielāgo, jā. Un tas ir kreidz 4. Un es vēlos, lai tu paņem marķieri. Un nevarēs saķert. Tā. Un lūdzu nofilmēšu, kā tu paraksties šīs kārtas. Jop, ļoti jauki. Aizver marķieri, man nav tāda miljonas. Un es paņemšu apkaļ. Mans mīļuļs tā. Kreidz 4, tavu kārtas. Paņemšu kārtu, ielikšu kaut kur kā pa vidu. Ja? Ir kaut kur apmēram pa vidu, vai ne? Tā, iespiež iekšā. Jā, un skaties. Man liekas, mēs esam kārtīs. Un tic vai nē, es nostnipi. Šī kārtas ir pazudusi. Nostnipi, viņa ir apkaļ. Ja, kur ir? Es jokojos. Šī kārtas tiešām nav vairs šajā kavā. Jā, zini, kādēļ viņa nav? Zini, kādēļ nav? Jo skatieties. Es paņemšu. Un man botā iekrita viena kārtas. Viena vienīga kārtas. Un ticiet vai nē, redzat? Ir kārtas. Tā starp citu zeķi, nevis zeķbīgs. Un redz, kur nāc tuvāk. Var redzēt? Ka tur kārtas es izvilkšu ļoti lēnām ārā. Un šī ir īstā kreidza 4. Un šoreiz viens ātrais tiks ar botu. Tu esi tik jauka, kad tu guli. Kā tu zini? Tev bija atvērts loks, tāpēc es paskatījos. Bet es tik dzīvoju 6. stāvā. Nebija viegli. Ak, Dievs. Čau!